Pagājušajā nedēļā darbs pie budžeta grozījumiem notika ne tikai Rīgā, bet arī Vašingtonā, kur ar valdības mandātu bija devies finanšu ministrs Einārs Repše, lai prezentētu valdības sagatavotos budžeta samazinājumu scenārijus un radīt lielāku izpratni par budžeta grozījumiem un strukturālajām reformām, ko Latvija īsteno. Papildus pagājušajā nedēļā turpinām pārdalīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, piešķirot vairākus 10 miljonus latu papildus finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam un inovācijām. Un zīmīgs notikums, protams, bija arī piektdienas ārkārtas sēde, kas parāda to, ka visas valsts augstākās amatpersonas ir gatavas iesaistīties krīzes pārvarēšanā. Un ir labi, ka valdībai ir prezidenta atbalsts arī taktiskajā līmenī. Kas attiecās uz strukturālajām reformām izglītības un veselības jomās, tad domāju, ka principu nauda seko skolēnam vai jēdzienu masterplāns mēs zinām vēl no pagājušā gadsimta. Vienkārši šai valdībai ir īstermiņā jāizdara tie darbi, kuras iepriekšējās valdības nav izdarījušas ilgtermiņā. Attiecībā uz šīs nedēļas darbiem, tad svētdien, pirmdien bija Baltijas valstu premjeru, ekonomikas ministru un energokompāniju pārstāvju tikšanās, lai turpinātu darbu pie Baltijas jūras starpsavienojuma un vienota Baltijas energotirgus izveidi. Rīt man ir paredzēta valsts vizīte Vācijā, lai tiktos ar Vācijas kancleru Angelu Merkeli un pārunāt tos jautājumus arī, ko Latvija dara krīzes pārvarēšanai, lai gūtu Vācijas lielāku sapratni un atbalstu Latvijai šajā procesā, jo Vācijas kā Eiropas Savienības lielākās un ietekmīgākās dalību valsts atbalsts mums šajā gadījumā būs ļoti nepieciešams. Un ceturtdien ir paredzēta valdības sēde par budžeta grozījumiem, kur mums ir no iepriekš izstrādātajiem scenārijiem, balstoties arī uz Vašingtonā gūtajiem rezultātiem, jāvienojās par vienu scenāriju un tas arī jāsāk sagatavot.